Labadiena visām priecīgajām mamām. Tas ir tas, par ko mēs šodien runāsim. To tā ātri ierakstīšu. Vecāku un bērnu attiecības. Jep. Forši ir. Kaut kā atvainojos, kamēr man uzskries komentāri. Noņemšu komentārus nost. Tā, lai es arī mazliet sevi redzu. Labadieniņa, cik brīnišķīgi smuks vakars. Iedzeram siltu tēņu. Man te ir sarakstīti daži punkti, par ko es vēlējos šodien parunāt, pastāstīt un padalīties. Tātad pēc dažām dieniņām jau startēs grupiņa Priecīgās mammas, kurā mēs runāsim par vecāku un bērnu attiecībām. Un runāsim nevis no kaut kāda vienkārši pieredzes viedokļa, bet no konkrētiem pedagoģiskiem paņēmieniem, metodēm, jeb instrumentiem, kā nu to patīk, kuram saukt, lai mēs vispār saprastu nevis, kā ir pareizi un kā ir nepareizi, bet ko mēs gribam panākt. Bieži kaut kādās sarunās, kad mums konsultācijās aiziet runa par bērniem un mamām, tad ir tā kā, bet kā tad būtu pareizi darīt? Un pedagoģija ir tādā ziņā kolosāls instruments, ja piegājiens attiecībām, tāpēc, ka pedagoģija nestāsta par to, kā ir pareizi vai nepareizi, viņa stāsta par dažādiem paņēmieniem, bet jautājums ir par to vienmēr, ko jūs vēlaties panākt. Respektīvi, paņemsim viss vienkāršāko piemēru, kas uztrauc, laikam 99% vecāku, ir kā panākt, lai mans bērns mācās. Kā viņu motivēt uz mācībām, ko darīt, viņš nedara to un to un to, viņš nepilda mājas darbus, kā man motivēt bērnu pildīt mājas darbus. Un tad vienmēr ir jautājums, ko tu tieši gribi panākt? Tu gribi, lai viņš pilda mājas darbus par katru cenu? Tu esi gatava maksāt jebkuru cenu? Vai tu gribi, lai viņam ir motivācija mācīties? Pamēģini atgriezties atpakaļ tajā laikā, kad tu gāji skolā, nevis, ka tu jau esi šajā laikā, kad tev ir, ka tu esi, to, ko tu mācies, tu pati izvēlies, vai ne? Tur, kur bērns iet, bērns neizvēlās skolu, jā? Vajadzētu kopā ar vecākiem, bet parasti ir tā, ka bērns tiek ielikts, aizvests uz skolu, jā? Un tad tas jautājums ir par to, kādu gala rezultātu tu vēlies. Par katru cenu labas sekmes, par katru cenu, lai viņš mācās, ko tu gribi panākt. Ja? Un tad parasti atklājās, ka man tomēr kā mammai vissvarīgākais ir, lai man būtu labas attiecības ar to manu meitiņu, dēliņu. Un tad mēs domājam par to, kas tad ir tā skola, kas tad ir tās sekmes un kā mēs varam izdarīt. Mēs sākam uzdot šos jautājumus, lai mums kā mamām pašām ieslēgtos lai mēs sāktu saprast, ko mēs vispār gribam paši no sevis un tad domāt par bērnu. Sekmes, tā tad ļoti vispār gara tēma ar diezgan vienkāršu atbildi. Ja mēs izejam no rezultāta, ka mēs gribam, lai mūsu bērns ir laimīgs, lai viņš labi jūtās
un lai mums būtu labas attiecības. Tad mums ir ļoti vienkārši atbilde. Un šo tēmu, tāpēc, ka tā vienmēr uzpeld, jā, es izvēlējos arī kā vienu no tām, ko mēs priecīgo mammu grupiņā darīsim online, live, Zoomā, kur es atbildēšu uz jautājumiem, izskatīšu konkrētus gadījumus, un, kur es vispār atbildēšu uz tiem jautājumiem, kas jau būs radušies pēc grupiņas. Un ģimene, cilvēki bieži domā, kas tad ir ģimene, kāda tur ir tā definīcija. Ģimene ir ļoti vienkārši. Ģimene ir par mīlestību. Ja, mums ir bērni, lai mēs viņus mīlētu, nevis lai mēs viņus audzinātu. Un sarunājam, ka neliksim no viena grāvja otrā, tad un tad ir tur visatļautība. Nē, mēs vispār šeit par to nerunājam. Šeit ir ļoti, ļoti svarīgi. Tad mēs zinām, kādu rezultātu mēs gribam panākt, un uz to mēs arī tiecamies. Šeit nav par visatļautību. Un tad, ja mēs zinām, ka mēs esam šeit, lai mīlētu mūsu bērnus, ka ģimene tas ir par mīlestību, un zinām, ka mīlēt ir darbības vārds. Tas nav, es viņus mīlu, ja, bet tagad man ir drusciņi viņiem jānodara pāri, paies kaut kādi gadi, un tad viņi sapratīs, vispār tas tā nestrādā. Un šī ir arī tāda mana tāda atskārsme, ko es daudzus gadus atpakaļ pat ne tik daudzus, cik tad sanāk 3-4 gadus atpakaļ sapratu, ka tā audzināšanas metode, ko es izmantoju savā ģimenē uz savam dēlam, viņa ne tikai absolūti nestrādāja, bet viņa noveda mani un manas un dēla un arī mūsu kopīgās, tad mana vīra un dēla attiecības pavisam vispār, pilnīgi nevēlamā gultnē, jo es domāju, ka es visu daru pareizi. Es centos viņam paskaidrot, kā ir pareizi. Mēs centāmies viņam pateikt, kā ir jādzīvo. Tu taču saproti. Un tādā veidā neiekļāvām viņu vispār šajā ģimenes vienādojumā, tāpēc, ka tas ir tas, ko lielākoties dara vecāki. Viņi zina, kā ir pareizi, un viņi mēģina to nodot bērnam, gribot visu to labāko, bet rezultātā bērnam nav iespēja vispār attīstīt savu patību, jo šeit ir arī ļoti svarīgi tas, par ko mēs runāsim grupiņā, par bērna vecuma posmiem, par attīstības posmiem, kurā posmā bērns, kā mēs varam, kurā posmā ar šo bērnu, mūsu bērnu runāt, lai mēs runātu pareizi un lai viņš saprastu, un kas mums ir jāzina par mūsu bērnu, kurā vecumā ir kādas izmaiņas sagaidāmas un ar ko mēs varam rēķināties. Un ja mēs ar bērnu nevis sarunājamies, bet mēs viņam iedodam šo pareizo atbildi, viņam nav iespēja attīstīt savu patību. Tagad es jums izstāstīšu vienu manā skatījumā tādu priekš manis vienkārši ģeniālu atklāsmi, ko es pavisam nesen sapratu. Noteikti esat dzirdējuši tādu teicienu, tikai nekļūt par tādu kā mana mamma. Ja, tas ir tāds bieži dzirdēt. Tikai ne tā kā mana mamma. Un tad paiet kaut kāds laiks, un mēs sākam noķert kaut kādas, intonācijas, vārdus konkrētus, acu skatienus, kaut kādas darbības, kur mēs pieķeram sevi tieši tā, kā dara mana mamma, un tieši tā, kā es gribēju nedarīt. Un tas ir tāds fenomens, tā ir tāda pavisam dabīga lieta, kam jānotiek, kam ir jābūt ar visiem vecākiem un bērniem, tāpēc, ka bērns, tad, kad viņš aug, to, ko viņš mācās tikai no apkārtējās vides. Jā, viņam nāk kaut kādas savas lietas, bet viņš, principā, tu blakus sēžot, viņam neēdīs ar karotīti un nemācīsies, nerādīs viņam šo piemēru,
tikai varbūt par to stāstīs, viņš neiemācīsies ēst ar to karoti, izņemot kaut kādu jau, kad viņš būs nobriedzis, attīstījies, viņš sāks domāt, ok, man ir ērti ēst ar karotīti. Saprotams? Tad bērns mācās no tā, ko viņš redz apkārtējā vidē. Un loģiski, ka mēs līdz 7 gadiem vispār vecāki, tas ir Dievs, vecāki man vispār pieaugušie nevar man nodarīt pāri, tad viss, ko viņi dara, ir pareizi. Un tas ir pilnīgi normāli, ka mēs paņemam šo programmu, modeli, vienalga, kā jums patīk viņu saukt, no saviem vecākiem. Bet tā lieta ir tāda, ka ja man ir vecāki, kuriem nav šo pedagoģijas instrumentu, kuri nezin to, kuri vienkārši pasaka, šajā ir pareizi, kad ārā ir, 0 grādi ir jāvelk cepure, pareizi ir ēst šito, un vispār jādzīvo ir pēc šitādiem standartiem, noteikumiem, tam līdzīgi. Un tad es kā bērns varu paņemt tikai šos noteikumus un neattīstot sevi, savu patību, man neļauj viņai izpausties. Un paiet kaut kāds laiks, un es saprotu, ka es esmu paņēmusi tikai to, ko man vecāki ir iedevuši. Un es neesmu attīstījis to savu modeli, jo man nav bijis telpas, man nav bijis vietas, man nav bijis iespējas tam manam modelim izaugt. Un tad, raujoties prom no šī vecāku iedotā modeļa, un visbiežāk tas ir ļoti bieži, tas ir mammas, tāpēc, ka, piedodiet, bet mamma ir svarīgākais cilvēks bērna dzīvē, īpaši pašā sākumā. Un es raujos prom no šī modeļa, bet cita man nav. Un tad tas cilvēks visu mūžu mokās, lēkādams no viena grāvja otrā un mēģinādams attīstīt to savu patību, kurā tad es neesmu tas, kas man nepatīk, bet kas tad es esmu? Kā es varu izveidot savu modeli? Lūk, mans ģeniālais atklājums. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ja mums ir iespēja izmantot humānās pedagoģijas instrumentus un iedot saviem bērniem to iespēju, lai viņiem izveidojas savs modelis un sava patība, ka mēs viņam iedodam tādu telpu, kurā viņi var šo modeli izveidot, lai viņiem nebūtu jālākā no viena grāvja otrā un jāmēģina izdomāt kaut kādu savu modeli, kurš pieaug, tad, kad mēs jau esam kā pieauguši, protams, ka tas ir daudz grūtāk nekā, kad mēs augam un attīstamies un tad veidojam tos savus ieradumus. Lūk, to es vēlējos jums pateikt. Mēs daudz runāsim par emocionālo podziņu, ko vecāki nospiež un bērns reaģē. Emocionālā podziņa nozīmē to, ka ir kaut kāda lieta, kas vecākiem nepatīk. Tā dara visi, gandrīz visi vecāki. Ir kaut kāda lieta, kas mums nepatīk, un tā vietā, lai mēs aizvestu bērnu no šī atkarībā no viņa vecuma posma, mēs pievēršam un uzliekam pastiprinātu uzmanību tai lietai, kas mums nepatīk. Piemēram, ņemsim to pašu piemēru par šķērēm un nazi, kas attiecas uz mazuli, kur mazais vienu reizi ir redzējis tur, piemēram, šķēres, jau ņēmis rokās un gribējis, loģiski iepazīties, jo tā viņš iepazīst pasauli, un mamma bailēs izrauj šo instrumentu no rokām un piespiež šo emocionālo podziņu. Un katru reizi, kad runa iet par šo objektu, tikko bērns viņu ierauga, viņš atcerās šo emocionālo podziņu, tas bija tik jautri, nosacīt. Tas bija tik interesanti, tik aizraujoši skatīties to mammas reakciju. Viņš katru reizi, mamma, ko viņa dara, viņa vēl vairāk emocionāli piesaista bērnu šai situācijai, un katru reizi šī situācija atkārtojas. Tas nav apzināti no bērna puses, protams, un jo lielāks bērns aug, protams, kaut kādā nonākot līdz saucamajam pusauģa posmam,
Viņš vairs nevar tikt no šīs podziņas vaļā. Nu, mēs nerunājam tagad par šķērēm, tās parasti ir tādas nopietnākas situācijas. Viņš jūt, ka viņu tas besī, ka viņš negrib, bet viņš nevar savādāk, īpaši tāpēc, ka viņam ir šis pusauģa posms, kurā tas nozīmē, ka viss, ko šis jaunais cilvēks izjūt, ir piesātināts, pastiprināts, maksimalizēts. Viņš vienkārši jūt pasauli, tā. Visi atceraties. Ja jūs neatceraties, jums ir bērns pusaudzis, jums nekas cits neatliek, kā atcerēties sevi tajā laikā un to, kā jūs tajā brīdī jutāties. Visas emocijas ir sakāpinātas. Lūk, un tad, ja mēs gribam tikt vaļā no kaut kādas situācijas, kur mums ir šī emocionālā podziņa jau, tad mūsu uzdevums ir runāt bez emocionālās piesaistes, un jūs nevarat iedomāties, cik ātri tās lietas atrisinās. Viņas atrisinās atkarībā no situācijas nopietnības, bez mazai pa vienu reizi, jā, un tad, protams, ir nopietnākas situācijas, kur ir vajadzīgs ilgāks laika posms, vai, piemēram, paņemsim kaut kādu arī dumju situāciju, bet dumju tādā ziņā, ka priekš kam, bet tipisku, piemēram, kā mūsu mājās ir. Mums dēls, mēs esam tā vienojušies, mēs jau parunāsim par to, par sarunāšanu, ja? Kad dēls mums nes ārā kompostu, mēs dzīvojam lauku mājā, mēs katru dienu nesam tur tādus sadzīves atkritumus, kas ir iespēja, ko var mest kompostā. Un tad, ja ir kaut kāda situācija, kur man tas nepatīk, tā tad nav komposts iznest, tad tipiskākais, ko mamma vai vienalga vecāks darīs, būs atkal tu neiznesi kompostu. Kāpēc tu neiznesi kompostu? Un sākas šī emocionālā piesaiste, muļķīgie jautājumi. Jā? Viens no muļķīgākajiem jautājumiem, ko tu vari bērnam uzdot, ir kāpēc tu kaut ko izdarīji vai kaut ko neizdarīji, padomājiet par to. Lūk, un tad ir absolūti jānoņem šī bērnam šī emocionālā podziņa, un tad šo situāciju var atrisināt. Vēl viena ļoti svarīga tēma jau, ko es tikko iepinu iekšā šajā situācijā. Mēs taču sarunājām, vai ne? Tas izpaužās tā. Tad bērns tiek nosēdināts, vecāki viņam izstāsta, kāda ir tā pareizā dzīve, un tad bērnam nekas cits neatliek kā piekrist. Loģiski, tāds ir mūsu ģimenes modelis, jā, tāds ir modelis bērns. Viņš kaut ko tur var iebilst, bet viņš parasti domā, vieglāk ir piekrist, un tad loģiski viņš to neizdara. Bet mēs taču sarunājām. Jūs neko nesarunājāt, tu vienkārši pateici, kā ir, un bērns, vai to izpildīja vai parasti neizpildīja, tāpēc, ka tas nav tas, ko jūs sarunājāt, tas ir tas, ko tu pateici kā pieaugušais bērnam. Lūk, līdz ar to mēs šajā grupiņā veltīsim uzmanību tam, kā vispār sarunāties, un interesanti, ka šī sarunāšanās viņa iedomājieties, ja mēs kā bērni esam tā auguši, mums nav šo instrumentu, mēs neiemācāmies to savu modeli, mums nav tā sava patība attīstīta, mēs tur visu mūžu lēkājam pa dažādiem grāviem, un mums nav arī šie sarunāšanās modeļi. Un tad, kad mēs šos modeļus mācam saviem bērniem, mums ir lieliski iespēja arī pašām apgūt vispār veidu, kā sarunāties, kā saprast, ko tad es vēlos vispār no šīs sarunas panākt. Piemēram, konsultācijās runājot ar cilvēkiem, tas ļoti, ļoti izpaužās, kad es uzdodu jautājumu, cilvēki neatbild uz jautājumu, viņi vienkārši katrs stāsta savu stāstu, un tas notiek mums ikdienā, kad mēs vienkārši nedzirdam, ko mēs sakām, vai ko otrs saka, mums ir tikai tas savs stāsts galvā, un mēs viņu maļam, neskatoties to, ka jautājums vispār bija par kaut ko citu. Tā kā mēs mācīsimies arī sarunāties. Būs viens vienkāršs instruments mammām, to var izmantot jebkurš ģimenes dalībnieks, vispār jebkuram var dot savam mīļajam, bet mammām tas ir īpaši svarīgs par to, kā noņemt stresu par saviem mīļajiem. Tāpēc, ka
Stress ir tas, ko mēs domājam. Stress nav īsts, viņu nevar pataustīt, viņš nav fizisks, viņš nav reāls, viņš atrodas mūsu galvā. Tad, kad mēs viņu maļam, tad mēs šeit spazmējam sev mūsu pakausmi, ja? Tad tas ir tas, ka mums savalkās pleci un mums tur savalkās zonas starp lāpstiņām. Tas notiek tikai dēļ tā, ka mēs par kaut ko domājam, bet mēs nerisinam to, mēs satraucamies. Un es iedošu instrumentu, kā šo satraukumu par saviem mīļajiem pārtraukt. Viņš ir ļoti vienkāršs, aizņem tur, 2, varbūt 3 minūtes, bet viņš jādara, protams, arī regulāri, lai īpaši tām mamām, kuras streso un satraucās par saviem mīļajiem. Jā, un tad ļoti tāda būtiska lieta, kāpēc es grupiņu nosaucu priecīgās mammas, tēja siltā. Priecīgās mammas, tāpēc, ka tās mammas, kas nāk pie manis, nav priecīgas. Loģiski viņas nāk, tāpēc, ka viņas nāk, jo ir kaut kādas lietas, kas jau notiek un kuras ir jārisina. Un es jums izstāstīšu tādu fenomenu, padomājiet par to. Te, kad mēs esam mazi, respektīvi mazi bērni, ko viņi dara? Tad, kad mēs bijām bērni, mēs sapņojam par to, ka mēs izaugsim lieli, mēs sapņojam, mēs gribam kļūt pieauguši. Kāpēc? Tāpēc, ka tad mēs beidzot varēsim darīt, ko mēs gribam. Un tad mēs kļūstam par pieaugušiem un nedaram to, ko mēs gribam. Mēs darām visu kaut ko citu, bet mēs nedaram to, ko mēs gribam. Mēs nedaram to, kas mums sagādā prieku. Mēs nedaram to, kas mums sagādā enerģiju. Mēs darām to, ko mēs esam izdomājuši, ka tas ir jādara. Mēs to darām tikmēr, kamēr mums ir enerģija. Pēc tam, kādā brīdī, vienmēr pienāk tas brīdis, tā enerģija beidzās, un mums nākas sākt darīt, rūpēties par sevi. Ja? Tie banālie vārdi mums nākas sākt aizrauties pašām ar savu dzīvi. Un tas ir tāds punktiņš mamām, uz ko mēs visi uzķeramies. Es tur esmu bijis, jūs tur noteikti esat bijuši, jūs tur neesat bijuši, jūs apsveicu, jūs jau esat, tā teikt, uzvarējuši šajā mammu garajā izaicinājuma maratonā, kā būt laimīgai kopā ar bērniem. Un jā, es jau to zinu, jā, man jau tas ir teikts, jā, es jau to saprotu, bet, un vienmēr ir tas bet, un jums ir jāzina, ka vienmēr, ja jums būs tas bet un jūs to atliksiet, man ir vienreiz bija tāds diezgan tāda uzvilkta konsultācija pieredze, es domāju, ka tā mamma sen jau, tā teikt, neklausās mani, kur tur bija diezgan tāda jau smaga situācija. Mamma bija tuvu veģetatīvai distonijai, kur visas pazīmes jau rāda, ka tev visas dzeltenās lampiņas deg un tev ir pēdējais mirklis parūpēties par sevi. Bet tajā brīdī, kad tev vēl nav pienācis tas mirklis, ka tu vari palaist šito vaļā, bet tava nervu sistēma vēl drusciņi turās, to esi gatava darīt līdz pēdējam. Bet tā problēma ir tajā, ka tas bērns, mēs sakam, viņam jau nekas neinteresē, viņam tikai telefoni, ekrāni, viņam nekas neinteresē. Pirmkārt, kā tu to panāci, ka no tā mazā, zinkārīgā, ziķerīgā, degošām acīm ieinteresētā bērna, kurš ņēma tās tavas šēres un to nāzi, un kurš gribēja visu darīt to, ko tu, kurš gribēja tevi kopā gatavoties, kurš gribēja sekot tev pa pēdām, atdarināt, kopā ar tevi visu to darīt, kā tu no tā panāc, ka viņam nekas neinteresē? Otrs, tās ir tādas runas ļoti reti, ka tiešām ir tā, ka tad jau tiešām tam bērnam ir ļoti smaga situācija, ja viņš vispār neizkāpj ārā no ekrāna. Viņam parasti ir citas intereses, vienkārši
Mums ir emocionālā podziņa uz ekrāniem, un līdz ar to mēs tā kā pieslēdzamies tikai tam, bet jautājums ir, kādas alternatīvas mēs tam bērnam esam radījuši, jo alternatīvas ir jārada mums, nevis viņam pašam jāizdomā, ar ko nodarboties. Un trešais jautājums ir tāds, mamma, ar ko tu pati aizraujies? Kas tev pašai interesē? Lai tu vispār varētu atļauties prasīt man kā tavam bērnam, ja, ar ko tu klausies, kāpēc tev nekas neinteresē? Tāpēc, ka tev mamma arī nekas neinteresē. Kāpēc tu nelasi grāmatas, mamma, kāpēc tu nelasi grāmatas? Izej ārā, paspēlējies. Mamma izej pati ārā, kāpēc tu sēdi visu laiku iekšā. Nu, lūk, un mēs it kā gribam, lai mūsu bērniem ir labi. Viņiem būs labi, tādi, ja man kā mammai būs labi. Tas nav par to, ka es daru, ko es gribu, es rūpējos tikai par sevi. Tas ir par to, ka es kā mamma esmu obliged, kā tas ir latviski, ka man kā mammai vispirms ir, nu nevis vispirms, bet man paralēli tam, jā, man ir dažas lietas, kuras es daru kā mamma. Bet es došu arī šo te, es viņu varētu nosaukt kā instrumentu. Es viņu esmu adaptējusi forši priekš savas ģimenes un pastāstīšu, iedošu jums viņu tādā veidā, jūs viņu varēsiet adaptēt priekš savas ģimenes. Bet sanāk tā, māma ir pārgurusi. Viņa lielāko daļu sava laika, brīvā laika, nu vienalga kaut kādu tādu laiku, kur viņa rūpējās par ģimeni, viņa rūpējās par bērniem, tur iekļaujam jebko šajā vārdu salikumā. Un tad ir tik daudz pienākumu, ir tik daudz atbildības, un viņa ir tā pārgurusi, ka viņai nesanāk laika veltīt vispār kvalitatīvu laiku tai būšanai kopā ar bērnu. Un kvalitatīvs laiks, kas tas nav? To iedzešu tēju un pateikšu, kas nav kvalitatīvi pavadīts laiks. Kvalitatīvi pavadīts laiks nav braukt viņam pakaļ, nezinu, uz skolu. Braukt bērnu kopā uz veikalu, darīt kopā kaut kādu darbu. Tas nav kvalitatīvi pavadīts laiks. Ja viens, nezinu, jums nav hobijs, piemēram, kopā ar bērnu gatavot ēst. Kvalitatīvi pavadīts laiks ir tas, kur mēs kopā ar bērnu darām kaut ko foršu. Un tad ir visi šie pienākumi. Man nav enerģijas, man trūks laika. Īpaši, ja māma tur ir viena pati, piemēram, ar bērnu ģimenē un nav tur citu atbalsta cilvēku. Un tad sanāk labi, ja vienreiz tur nedēļā brīvdienās mēs varam kopā kaut ko padarīt, jo tad ir vairāk to stundu, bet vēl tajā mūsu kopīgajā brīvajā laikā es vēl izdomāju, ka man tas bērns ir jāadresē, lai viņš izpilda mājas darbus, par ko izvēršās mūsu kopīgais laiks. Tur ir pilns ar emocionālajām podziņām. Lūdzu, aizmirstiet. Vienkārši, ja jūs šito dzirdat, lūdzu, aizmirstiet par to, ka jūsu bērni ar prieku kādreiz darīs mājas darbus. Ja jūs tā domājat, tad jums ir vajag vienkārši bišķiņ pagrozīt kaut ko šeit, lai jūs saprastu, ka neviens normāls bērns ar prieku un kaifu nekad nedarīs mājas darbu, ja vien viņam nav kaut kāda super ģeniāla skola, kur šis mājas darbs ir kā turpinājums tai kolosālai, superīgai, aizraujošajai lietai, ko viņi darīja mājās, un tas nav katru dienu, bet tas ir kaut kāds ekstra pasākums. Es piedaru pie tiem cilvēkiem, kuri uzskata, ka mājas darbi skolā ir skolotāja nespēja paveikt kvalitatīvi klasē to darbu, to programmu, kas mums ir. Un īpaši, ja tās ir pirmās vēl 3 klases, tur vispār, pirmajā klasē vispār nekādiem mājas darbiem nevajadzētu būt. Un mājas darbam ir jābūt kā tam, ko es gribu darīt, tāpēc, ka tas bija tik interesanti, es gribu tālāk par to turpināt. Ja? Jo citādi tas ir absurds. Iedomājieties, jūs ejat uz darbu, un katru dienu jūs atnākat no darba mājās, un jums ir mājas darbs par darbu. Jūs tāpat jau to darbu esat paņēmuši līdzi un stresojat. Jūs pārdzīvojat par to, ka jums ir stress, jūs netiekat ar to stresu galā, bet jūs, es nedomāju jūs, bet
doma. Mēs kā mammas, kā vecāki gribam, lai tieši tāda pati paranoja būtu mūsu bērniem par to, ka viņi nav izmācījušies savas mājas darbus. Ja viņiem ir, ja viņi grib uzlikt mīkstos savu mājas darbu, es jūs apsveicu, jums ir normāls, pagaidām vesels bērns ar normālu psihisko attīstību, kurš saprot, ka par to nav jācepās. Ja jūs gribat, lai viņš par to cepās, padomājiet, kāpēc, vai ar jums viss ir kārtībā, ka jūs gribat, lai viņš paliek tāds pats paranoisks, kā mamma. Lūk, bet vispār skola mācības tā ir tāda smaga, gara tēma. Manam dēlam nākamgad ir jāmaina skola, jo beidzās viņa sākuma skola, kurā viņam nav mājas darbu. Un nezinu, kā tas būs nonākot skolā, kurā tad būs šie mājas darbi jāpilda. Tas, ko viņš ir iemācījies pa šo laiku, ka viņš tiek ar visu galā. Tagad viņš ir 6. klasē, tikai šogad es esmu pamanījis, ka viņš pats, katram bērnam ir tas vecums, kurā viņam ieslēdz šī, saucamā kaut kāda atbildības sajūta, bet lai tā atbildība nav tā kā, saprotiet, ja mēs lielākoties iemācamies dēļ tā sava patības trūkuma kaut ko darīt tikai tāpēc, ka mūs par to sodīs vai mūs par to uzslavēs, jūs ar šo novērtējumu sistēmu ejat visu mūžu. Visu mūžu. Vai tiešām jūs gribat arī, lai bērniem šis pats nododās? Es, piemēram, negribu. Es tagad saprotu, ka es negribu. Un tad, ja pienāks tas brīdis, kad būs tur kaut kādi tie mājas darbi, viņi būs, tad mēs to modeli izveidosim tā, lai viņam nav jāpārdzīvo par to, lai viņš netiktu sodīts, lai viņš nedarītu kaut ko tikai dēļ soda, bet izveidot tādu modeli, kurā viņš jūtas labi un kurā viņš maksimāli ir prom no šīs tās novērtējuma sistēmas, jo saprotiet, jūsu bērnam dzīvi sabojās kaut kādi pieaugušie točni, kaut kad. Ja? Man regulāri ir konsultācijās kaut kādas runas par bērniem, un man vienkārši asinis tad vienmēr vārās par to, ka skolotāji kliedz. Tas nav ok, ka skolotāji kliedz. Es nepiekrītu, ka skolotāji kliedz, es nepiekrītu, ka skolotāji paceļ balsi. Saprotiet, sūdīgs pedagogs, viņam nav citu instrumentu. Ja viņš ir jauns, ja viņš nav dzīvojis padomu laikos, tad tas ir sūdīgs pedagogs, kura vienīgais instruments ir pacelt balsi uz bērnu, tāpēc, ka viņš nezin, kā savādāk tikt galā ar kaut kādu situāciju vai piespiest bērnu darīt to, ko viņš negrib. Tāpēc, ka tu nevis interesanti kaut ko stāsti, bet tu lasi lekciju vai stāsti pēc grāmatas. Es tagad domāju par to, ka, piemēram, bioloģija, ģeogrāfija, Dievs, cik tie ir interesanti priekšmeti. Man tagad gribās kopā ar bērnu mācīties, viņam saka, Klau, tad, kad tev ir šitās lietas, vai sarunājam pēc skolas, tu man pastāst pārunājumu, jo tas ir interesanti. Es esmu sākusi mācīties kaut kādas matemātiskas lietas. Man matemātika, es atvainojos, ir bijusi vienmēr pēdējā vietā, es esmu bijusi teicamniece. Ja? Bet es neko neesmu sajāgus. Tagad es uzzinu visādas interesantas lietas. Piemēram, vai jūs zinājāt, ka 18% no 50 ir tikpat, cik 50% no 18. Un tā jūs varat pavērst šos procentus un pamēģināt izreikināt to, kas ir vienkāršāk, un ar visiem skaidriem tas strādā. Tas ir baigi interesanti, bioloģija, kā mēs esam uzbūvēti. Bet ja mēs dzīvojam jau laikā, kur mums ir absolūti vispār citas metodes, ja, tad, kad es augu, kad mēs bijām bērni, mums jau nebija baigi daudz veidu, kur iegūt informāciju. Skola bija viens no tiem, gandrīz var teikt, vienīgajiem ceļiem, kā iegūt jaunu informāciju. Grāmatas un skola. Šobrīd viss ir pilnīgi savādāk, bet apmācību modelis, viņš nav mainījies skolā. Un, ja jūs kā vecāki nevarat atbildēt bērnam, kāpēc ir jāiet uz skolu, tad lai bērnam varētu būt interesanti tajā skolā, tāpēc, ka
saprotiet, tas, nu kā, uz skolu ir jāiet? Kāpēc jāiet? Un ja mēs paņemam kā interesi, kā pašu galveno draivu, kurš arī pieaugušiem ir, es dzīvoju tā, kā man ir interesanti. Vai ne? Tad mums uzreiz rodās pavisam cita pieeja dzīvei. Es dzīvoju tā, kā man ir interesanti, nevis tā, kā man ir pareizi. Jo starpības starp mani, kas izvēlās iet uz universitāti vai kaut kādu kursu apmeklēt vai semināru, ir milzīga. Tāpēc, ka tā ir mana brīvā izvēle, bet bērnam izvēles nav. Viņam 12 gadus ir jāatsēž tajā skolā, nu vai tur var 9 atsēdēt un tad tālāk domāt. Ja? Un tāpēc mēs kā vecāki varam padarīt savam bērnam šo atsēdēšanas laiku, briesmīgi jau skan, bet maksimāli foršāku un runāt arī ar viņu. Ir arī starp citu, kā metodes, kā padarīt, piemēram, kā palīdzēt bērnam, nu, ja, piemēram, ir absolūti kaut kas tik neinteresants skolā vai kaut kāds priekšmets, uzminiet. Visi bērni, kurus es esmu aptaujājuši, kas ir bijuši pie manas konsultācijas, es vienkārši jautāju tādas statistikas dēļ, tīri zinkāras dēļ, kurš ir nemīļamākais priekšmets skolā? Kurš jūsuprāt bērniem ir nemīļamākais priekšmets skolā? Nu, pamēģiniet izdomāt, uzrakstiet, lūdzu, kādas ir tādi, jūs te visi tā kā tādas noklausītājas esat, kāda, pamēģiniet, lūdzu, uzrakstiet, ierakstiet komentārā, kā jums šķiet, kurš ir pats nemīļamākais mācību priekšmets skolā. Nu, kurš matemātika? Sēdies 2. Nē, Līga. Nē, matemātika tā nav. Tu zini kā? Un pat interesanti, ka ir bērni, kuri saka, jā, matemātika pārāk neinteresē, bet kaut kas tajā tieši, tur vismaz kaut kas notiek. Nē, sports parasti ir baigi interesants. Bet zinu, ir arī meitenes. Nē, tādā ziņā, labi, nevis nemīļamākais, bet pats garlaicīgākais. Laikam es vienkārši pati garlaicīgākā ir latviešu valoda. Jūs iedomājaties, kā ir jāpasniedz dzimtā valoda, lai viņa būtu pats garlaicīgākais mācību priekšmets. Jā, latviešu valoda. Visi vienkārši latviešu valoda. Nu, lūk, bet pastāstīšu arī mazliet, kā var palīdzēt ne tikai bērnam, bet arī sev, latviešu valodu. Arī sev, ko darīt, ja ir kaut kādas lietas, kas ir garlaicīgas, bet kā atrast interesantu arī tajā. Nu, labi, un pēdējais, ko es gribu pateikt, vēl par zaudēšanu, par uzvarēšanu un zaudēšanu. Ja es šito būtu kādreiz zinājis, kad mūsu dēliņš vēl bija mazāks, es atceros, kā mēs spēlējam spēli tā, kā zaudē, tā ir asaras vai strīdi. Nu, nevienmēr, bet diezgan bieži. Un tas liekas, bet pagaidi, kā? Mēs taču spēlējam, un kāpēc tev ir, kāpēc tu raudi, kad tu zaudē? Tur ir tāda forša schēma apakšā. Ja es to būtu zinājis, es to nezināju, par laimi tas kaut kā forši tā izlīdzinājās, bet tā uzvarēšana un zaudēšana ir ārkārtīgi piesaistīta šī novērtējuma sistēmai, kas mums iet viscauri dzīvei, kas mums kā vecākiem mēs viņu daram uz saviem bērniem nezinot. Mēs viņus visu laiku novērtējam. Un tad pats svarīgākais jautājums, protams, ne visos vecumos bērns to var atbildēt, bet no 6, 7 sākot jau var. Klau, kāpēc ir svarīgi uzvarēt?
Un tas attiec uz visu, kad jau bērni iet kaut kādos pulciņos. Problēma ir tajā, kad viņš iet un dara kaut ko nevis tāpēc, ka viņam ir kaifs no tā, tāpēc, ka viņam ir interesanti, tāpēc, ka viņš grib attīstīt savu ķermeni, viņš grib novērot, kā ķermenis, ko viņš var izdarīt, ko viņš vakar nevarēja. Tāpēc, kad problēma sāks tajā, kad viņš to dara, tāpēc, lai uzvarētu, un tad viņš ir zaudējis. Tikko tu kaut ko dari tikai tāpēc, lai tu uzvarētu, tu esi jau šo spēli zaudējis. Un tu visu savā dzīvē darīsi tā. Un tad no šādas perspektīvas skatoties ir ļoti grūti. Es saprotu, tu vai nu uzvari vai zaudē, citas lietas nav. Un tad tas ietekmēs visu tavu dzīvi, tas ietekmēs tavas attiecības, veidu, kā tu kontaktējies ar citiem cilvēkiem, tāpēc, ka tu nemāki atbildēt uz jautājumu, kāpēc ir svarīgi uzvarēt. Ja, un tur atkal ir dažādi paņēmieni, kā šo risināt, un tāpēc, ka jums ir jāsaprot, ja bērns pārdzīvo par kaut ko, kur viņš zaudē, ja, vai viņš saka, piemēram, ka viņš ir slikts, tāpēc, ka viņš kaut ko nevar, jums ir jāsaprot, ka jūs esat kaut kur viņa dzīvē, vai nu jūs, vai nu skolā. Tas nav tādā parastā līmenī, vienkārši tur liek atzīmes, neliek atzīmes, bet tas ir tā, ka kaut kur ir ļoti bijis uzsvērts un sāsinājies šis novērtējums. Paskaties, kā tu vēl neesi saģērbies? Jānīts jau sen ir saģērbies, Oi, cik smuki tev sanāca. Jā, mīlīt, bet pasties, te vēl varēja šo piezīmēt, Un tas nav visiem bērniem. Tas ir atkarīgs no bērna temperamenta, no viņa rakstura, no viņa uzbūves, bet tad, ja viņš par šo pārdzīvo, jums ir skaidrs, ka viņa dzīve, lai jūs to dabūt prom, tātad jums ir jādabū prom šī viņa emocionālā podziņa, jums ir jāatrod tā zona viņa dzīvē, kur viņam ir šī piesaiste, kur viņš tiek vērtēts, un jums viņa ir jādabū prom, tikai tad jūs varēsiet viņu atrisināt. Jūs nevarat, piemēram, jums bērns tur pārdzīvo, raud un saka, ka viņš ir slikts, bet tajā pašā laikā jūs viņu vedat uz pulciņu, kur ir treneris, kurš tur maksimāli viņu salīdzina, kurš viņam stāsta, kā viņš kaut ko dara nepareizi. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Kā tu zini, ka tas ir nepareizi? Ja? Piemēram, bērns pārdzīvo par to, ka viņš kļūdās. Un tad vecāki labi gribēdami, viņi saka, mīlīt, bet mēs visi kļūdamies, vai ne? Mēs taču tā sakam, kā vislabākās mammas pasaulē. Kā jums šķiet, vai tas kādreiz ir palīdzējis? Nē. Bet tas, ko bērns dzird, ir vārds kļūda. Ja jūs viņam pajautāsiet, viņš, piemēram, viņš grib mest bumbu grozā, tur basketbolu, un viņš iemet, un viņam kaut kā tā, savādāk aizkrīt, un, vienkārši neiekrīt grozā, bet, tāds izveidojas, kaut kāds tāds metiens. Un viņš tā, tur jāpārdzīvo. Mīlīt, mēs visi kļūdamies. Ja jūs viņam pajautāsiet, Klau, bet kā šito dabūji gatavi? Tas ir konkrēts gadījums ar konkrētu treneri, kura iemācījās saviem bērniem, kuri tur meta bumbas pa gaisu, kuri pārdzīvoja, iemācīja viņiem vispār noņēma nost to uzsvaru uz kļūdu, kur tā vietā, lai viņi tagad pārdzīvot, ka viņi neiemet grozā, viņi mēģināja atdarināt to metienu, respektīvi vispār ir noņemts fokus no vārda kļūda. Jūs iedomājaties, kādi bērni tie ir, kādi viņi būs kā cilvēki, kur viņi nebaidās kļūdīties, kur viņi nebaidās no soda, kur viņi nebaidās no vērtējuma, kur viņi var būt viņi brīvi, savu patību attīstoši, superīgi bērni, tādi kā mēs. Mēs nekad nebūsim tādi, jo mēs esam izauguši tajā novērtējumā, un lai kā mēs arī censtos, mēs varam tikai dabūt gabaliņu no tā. Lūk, un tad tajā brīdī, kad tu bērnam parpasklauj, kā tu to dabūji gatavu, viņam pilnīgi acis, tā kā, tiešām interesanti, kā? Vai dabūjam tieši tāpat?
daudz dažādu schēmu, jā, bet daudz dažādu instrumentu, bet vienkārši es gribēju jums mazliet pastāstīt, lai izveidojās tāds ieskats. Un vēl viena ļoti, ļoti svarīga tēma, ko mēs, šī būs tikai pirmā priecīgo mammu grupiņa, tāpēc, ka skatoties uz visām iepriekšējām grupiņām par citām tēmām, ko es esmu darījusi, saprotu, ka visvieglāk šajā laikā ir uztvert mazus daudzumus, ja? Nevis taisīt kaut kādu kursu, bet lai tas ir kaut kādi mazumiņi, ko tu vari paņemt, uztvert un ieviest savā dzīvē. Tāpēc būs arī turpinājums. Viņš nebūs tā kā konkrēti balstīts uz pirmo grupu, bet tur būs, tā bāze ir svarīga, tāpēc, ka, lai mēs ietu tālāk jau pie kaut kādām citām situācijām, mums vajag to bāzi un tos instrumentus. Un ļoti vēl tāds svarīgs moments ir, bērns dusmojās, ko man darīt, vai bērns kliedz, ko man darīt. Un tad tur ir arī tāda kā algoritms, kas tad ir jādara. Un tad es parasti jautāju, Klau, ko tu dari, kad tu dusmojies? Ko tu dari, kad tev gribās kliegt? Nē, es jau tā. Un mammai šķiet, ka viņa ir kaut kā atsevišķa un ka tas, kā viņa to dara, vispār nesaistās ar bērnu. Un tikai tad, kad mamma sapratīs savu to algoritmu, tātad tad, kad man ir dusmas, jā, man notiek tas, es reaģēju tā, un kādi ir tie veidi. Un tad viņa par to stāsta bērnam, tad viņa viņam palīdz izveidot savus šos patērnus, un tad viņus kopā izmēģina, viss ir par spēli. Attiecībās ar bērnu viss ir par spēli. Ja? Un tad jau, ja gadījumā jau ir šīs te kliegšana, tad ko mēs daram, tāpēc, ka, lai es panāktu to, ka bērns nekliedz, es jums pateikšu varbūt kaut ko, kas jūs izbrīnīs, tad mēs to varam izdarīt, bet tikai noteikumu, ka mūsu mājās neviens nekliedz. Mēs nevaram teikt bērnam, tu nedrīksti kliegt, bet mēs drīkstam. Nē, mīlīt, mēs tā nedaram. Mūsu mājās mēs tā nedaram. Mēs viens uz otru nekliedzam. Tas atrisinās. Tas ir instruments, ko es savā ģimenē ieviesu, kas mums bija kritiski, un es domāju, te neko vairs nevar izdarīt. Jo jums ir jāsaprot, ja jums liekas, ka jūs izkontrolēsiet to bērnu, un jūs izdarīsiet tā, lai viņš dara tikai tā, un jūs viņu uzvarēsiet, jūs viņu neuzvarēsiet, viņš vienmēr kļūs ar gadiem stiprāks, jūs ar gadiem kļūsiet vājāk, un tad, ja jūs šīs attiecības nenodibināsiet sirsnīgas, uz mīlestību balstītas, tad vienā brīdī viņš kļūs stiprāks un viņš uzvarēs vecākus. Tas ir tas, ko vecāki saka, jā, viņam jau tagad ir pusauģi, jā, un viņš jau visam pretojas. Nē, tā nav. Nav tā, ka bērns aug, un tad viņš kļūst par pusaudzi, un tad viņam ieslēdzās kaut kāds kretīns. Nē, jautājums, ko jūs esat kopā ar viņu darījuši līdz tam laikam, ka viņš pēkšņi ir tāds kļuvis. Protams, ka tas nav tikai par vecākiem, tur ir svarīgi, kas notiek skolā, un tāpēc mēs kā vecāki sekojam tam, skatāmies un pamanam šīs lietas, lai mēs varam miedarboties ar to un palīdzēt. Ja, kā man viena mamma rakstīja, ka es katru vakaru veltu laiku savam bērnam, lai uzzinātu, kā viņai iet skolā, jo kamēr viņa ar mums dalās, tas ir maksimāli svarīgi. Plus vēl kā panākt to, lai viņa ar mums dalās, nevis, kā tev iet pa skolu normāli. Jā, viņa man neko nestāsta. Nē, tur tā nav gluži tik vienkārši. Ja, un tad vakaros viņa runā ar savu bērnu par to un velta laiku, lai mazliet kaut kā nodzēstu, ja, tās sāpes, to kaut kādu, kā pateikt, to, ko skola ir damedžojusi. Bet ir jāsaprot, ja tas vispār briesmīgi par to runāt, ka mums tā ir norma, ka bērns iet uz skolu, tur es atvainojos viņu, ja, un mēs pēc tam vakaros mēģinam to mīkstināt. Un mēs par to runājam kā normu. Tā nav norma, bet kaut kā tā ir. Bet ja tas ir, ja tā skola rada bērnam ļoti, 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 ļoti lielu šo defektu, tad vajadzētu tomēr apdomāt
Un man ir arī tādi gadījumi, kad mēs aprunājamies un bērns man pastāsta konsultācijā, un es pēc tam pastāstu mammai, kā es to redzu, un viņa aiziet, un viņa nomaina skolu, un tur izmainās dzīve no tā, jo jūs varat, ja mēs kā vecāki būsim pasūtītāji, nevis vienkārši tie, kas atdod bērnu skolā, vispār nevar bērnu atdot skolā, jūs kopā ar viņu ejiet, jūs kopā ar viņu nākat, jūs viņu neatdodat. Ja mēs būtu pasūtītāji, tad arī tā skola mainītos, un viņai ir jāmainās, jo tā kā ir šobrīd, tā vairs turpināt nevar. Viss. Un pēdējais, ko es pateikšu, es to pēc tam arī uzrakstīšu. Es strādāju arī pa ziedojumiem, un es esmu arī bez maksas palīdzējusi mamām ar bērniem. Un tas, ko es gribu piedāvāt, ja tu kā mamma, vai tu zini kādu, kura ir mamma un kura vēlētos, bet finansiāli viņa nevar atļauties šo grupiņu, tad vienkārši uzraksti man, un es tev nosūtīšu linku, un tu samaksā tik, cik tu vari, tāpēc, ka man ir svarīgi iedot šos instrumentus. Man būs prieks, ja kāda mamma ar bērnu kļūs priecīgāka un laimīgāka. Un es neuzdošu jautājumus un tā teikt, nepārbaudīšu, vai tu vari vai tu nevari. Es vienkārši dodu tādu iespēju, ka ja tev tas ir svarīgi, bet tu nevari finansiāli to atļauties, ir cilvēki, kuri to var, viņi par to maksā, bet tevis vienkārši uzrakstu un es tev nosūtīšu linku, kurā tu vari tad samaksāt tik, cik tu vari. Ok, tas būtu viss, ko es šodien vēlējos pastāstīt. Rīt vēl, rīt ir otrdiena, rīt vēl ir pēdējā diena, es vēl ielikšu vēl vienu tādu bloku ar informāciju par grupiņu. Tie, kas jau vēlās, tie jau ir pievienojušies. Vēl ir iespēja pievienoties arī pārējām priecīgajām mamām. Tās, kas ir bijušas manās grupās, jūs zinat, ka es vienmēr iedodu maksimāli daudz, efektīvi, un tas nav tas vienkārši, ka es tagad esmu kaut ko izdomājusi. Es esmu pavadījusi, jūs nevarat iedomāties, cik daudz stundas, cik daudz materiāla es esmu noklausījusies, cik daudz pieraksts esmu veikusi, grāmatas lasījusi, pārbaudījusi šīs metodas. Es viņas arī praktizēju savā darbā, savā dzīvē, un kā man teica viena mana forša paziņa, ka tev ir absolūti fenomenāls spējas atvert liels informācijas daudzums. Es nelielos, bet tā ir, man ir tādas spējas, tas ir tas, kas man aizrauja, man patīk, es esmu arī informācijas tāda medniece, man patīk, es katru dienu lasu, klausos un ieviešu to savā dzīvē, un šis manā dzīvē ir jau 3 līdz 4 gadi pārbaudīts, ka reāli strādā, jo pedagoģija ir zinātne nevis par to, kā pareizi mācīties, bet kāds rezultāts būs tad, ja es darīšu šādi. Tas tā kā tajā pasakā, tad tu nonāc izvēles priekšā, un tev ir 3 durvis, pa kurām iet pa kreisi, taisni vai pa labi. Bet pedagoģija tev vēl iedos uzrakstiņu virs durvīm. Tātad, ja tu gribi šādu rezultātu, lūdzu, tu drīksti kliegt uz savu bērnu, lūdzu, bet tad zini, kur ir plāksnīte, kāds būs rezultāts. Ok, tu gribi, lai bērns neskatoties uz visu, tur tev paklausa, lūdzu, šajām durtiņām, un ja tu gribi labas attiecības, tad ej pa tām durtiņām. Tāds instruments ir pedagoģija, un vēl kas ir svarīgi pateikt, ka tad, kad ir kaut kāda problēma, bieži, es nezinu, kas ir tās metodas, ko izmanto psihologi, ko es esmu dzirdējusi, kas man dažreiz liekas, ka visas manas nēsošās mazās spalvas atceļās gaisā par to, ka, ja mēs kaut ko gribam ar bērnu panākt, tad mums viņš ir jādisciplinē. Tad lūdzu atceries, bērns nav sunītis, viņš nav jādisciplinē. Tu vari pati disciplinēties, ja tu vēlies, bet bērns nav dzīvnieks, viņš ir tavs ģimenes dalībnieks, kuru tu mīli un ar kuru tu gribi labas attiecības. Tāpēc sunīšiem ir dresūras skolas, bet bērniem ir humānās pedagoģijas instrumenti, lai visiem būtu forši. Labi, paldies jums, ka veltījāt laiku šovakar.
Un tad jau drīz tiekamies. Ja kādi jautājumi, rakstiet tā.